izmantoju šādas salikt tas lielos domino kalniņus. Un, es domāju, ka to tēmu vēl vienkāršošu, lai būtu saprotamāk. Un tad vienkārši par industriālo simbiozi. Ir daudz labāk, ne? Bet es tā saprotu, ka vienkāršākais, ko es ar domino kalniņiem varēšu izdarīt, tagad, lai es būtu saprotam, kas ir izdarīt tā. Bet ir tā, ka ne tikai jums, varbūt šeit auditorijā, cilvēkiem, kas nav no vidas zinātnes, no kurienes esam mēs, ir šī tēma tā mazliet nesaprotam pirmajā brīdī un kaut kas tādi ārzemju vārdi un tā tālāk. Bet arī maniem kolēģiem, kas aptuveni pirms gada sāku šo tēmu apskatīt maģistra darbā, arī kad es gāju pie saviem kolēģiem un teicu, es rakstu par industriālo simbiozi, viņiem bija diezgan liels šoks un tādas lielas acis. Visi bija diezgan pārsteigti par to, kas tas tāds ir. Viņiem taču vajadzētu zināt, ka viņi strādā šajā jomā. Bet tā tēma ir ļoti maz attīstīta Latvijā un nav plaši zināma. Bet es uzskatu, ka gadu laikā, es domāju, ka man ir sanācis vismaz tiem saviem kolēģiem no institūta izstāstīt, kas tas kārtīgi ir, lai viņiem, es domāju, viņi tagad saprot jau. Mēs varam paskatīties mazu video par to, cik ļoti daudz es esmu par to viņiem stāstījusi. Lūdzu? Francesca, what do you know about symbiosis? Guarda ancora, sto simbiosi, mamma mia, la faccio più ogni giorno, ogni volta. Simbiosi, basta. Tad tur jau es tā kā esmu mazliet apnikusi, es atnācu jums pastāstīt. Bet, kādā ziņā es ceru, ka pēc šīs prezentācijas būs daudz mēs saprotams, kas tas ir. Un arī jūs varēsiet, jums jau tas daudz mums zināms. Tātad tālāk mēs varētu pieiet tā kā pie tās teoretiskās daļas. Un industriāla simbioze latviski vieglāk būtu nosaukt kā rūpniecisko sadarbību. Šodien arī mēs dzirdējām prezentācijas par kaņepļu pārstrādi, tā pašā arī poliuretāna putuplastu ražošana arī ir vajadzīga tomēr apšēļi, kas Latvijā ir tādas lielas, dažas lielākas, dažas mazākas ražošanas jomas. Bet katrā ražošanā vienmēr ir atkritumi. Ko darīt ar šiem atkritumiem, jo ir produkts, kuru mēs vēlamies, un tad ir tā liekā daļa, kur arī tiek ieguldīta investīcijas, lai nopirktu izēvielas, bet tomēr tie paliek par atkritumiem, un viņi vienkārši jāved uz getleņiem vai uz kādu citu poligonu deponēt. Bet, kas ir interesanti, izmantojot industriālās simbiozes principu, var to visu pamainīt un var nodrošināt šādas sadarbības starp uzņēmumiem, ja, piemēram, kādi pārpalikumi no, kā arī par kaņepēm ļoti labs piemērs, celulozes šķiedras, tās ārējās šķiedras tiek izmantotas citā rūpniecībā, tad atkal spaļus var izmantot siltumvatē. Tā arī būtu maza simbiozīte. Bet, lai jūs izprastu sadarbības principu, es domāju, ka tās pamatjēdziens šeit, mums būs jāsadarbojas, mums jāpalīdz, jo šeit ir teksts, un daži vārdi ir iztrūkuši, bet es lūkšu jūs skaļi atbildēt, tā mēs ātri tiksim uz priekšu. Jo industriālā simbioze, ja rūpnieciskā sadarbība, izpaužas kā materiāla un varētu arī zaķu plūsmas būt, kas vēl varētu būt baterija un materiāli un enerģija. Jā, būs labi. Materiāli un enerģijas, kas var būt gan siltumenerģija, gan elektroenerģija plūsmas, starp to nodrietotām rūpnīcām skaļāks. Ļoti labi. Un tā, ka vienā radušies otrā rūpnīcā tiek izmantot kā izēviela. Tas ir tas pats piemērs, ko es teicu par kaņepēm, un tā ir ļoti daudz citās rūpniecībās. Var izmantot šīs blakus produktus, jeb atkritumus, kas varbūt tipiski tiek deponēti, viņus var izmantot kā izēvielu. Turklāt tādā veidā nopelnīt naudu, jo ir cits rūpniecības veidi, kas par to ir gatavi pat maksāt par citu ražošanu atkritumiem. Un, protams, stāstot es naudu klāt, spērīšu kādu jauku piemēru. Tad sāksim ar alus darītavu. Ja? Bet, diemžēl, ja kāds bija uz maģistru prezentācijām, šoreiz degustācijas nevar piedāvāt, tad es ceru, ka būs tikpat labi. Tad alus darītavā, lai uztaisītu gardu viestiņu, ir vajadzīga
vajadzīgs iesals, kas ir pamatā izdiedzēti graudi, un pēc tam viņi tiek žāvēti. Un viņiem paliek vēl tas graudapvalciņš, bet kad alus darīšanas procesā viņi tiek vārīti, tad tas graudapvalciņš atdalās un rodas drabiņas, kas ir pamatā graudu tās čauliņas, bet viņas nevienam īsti alus darīšanas procesā nav vajadzīgas, un viņas var tikt deponētas, var tikt izgātas uz zemkopības laukiem, kas arī tāds kā pielietojums, tomēr nav deponēšana kādā atkrituma poligonā. Bet vēl šāds kauliņš, kā domino kauliņš, kur vienā pusē alus darītavas iejošās izēvielas ir iesals un otrā izējošās ir drabiņas, var tikt savienots ar šādu kauliņu, kas varētu būt zemnieku saimniecībai, un kur drabiņas var tikt izmantotas kā barības viela, teiksim, govīm vai citiem dzīvniekiem, jo tajās ļoti daudz olbaltumvielu, un tas tiek plaši darīts. Un tātad šīs plūsmas savienojās, un mums ir jau viena domino kauliņu rindiņa, teiksim. Un tā arī notiek industriālā simbioze, jo, lai uzzinātu, vai eksistē šādas uzņēmumu sadarbības, vai ir kaut kādas inovācijas jomā, vai ir kaut kādas jauna pavērsieni, kā varētu labāk izmantot dažādas materiālus, kas rodās kā blakus produkti, tiek meklētas šādas sadarbības. Un tas domino, viņš veidojās ne tikai no pāris kauliņiem, bet viņš arī attīstās tālāk, teiksim, atkal zemnieku saimniecībā, vai tur ir gotiņas vai cūciņas, tālāk veidojās tomēr mēsli, kurus atkal var izmantot, kas ļoti populāri pašlaik ir biogāzes stacijās, un kurās dažādus sastāvdaļu kopumā tiek ražota biogāze, bet kā pārpalikuma paliek digestāts, jeb ko var izmantot par mēslojumu tajā pašā zemnieku saimniecībā. Un zemnieku saimniecībās, protams, pamatprodukts ir piens, un pienu pārstrādā piena pārstrādes uzņēmums, un tālāk piena pārstrādes laikā rodās arī šāds piena suliņas, kas varbūt ne katrā piena pārstrādes uzņēmumā ir iespējas tās izmantot, viņi to var atdot tālāk. Teiksim, Latvijā ir tieši tā, ka ir piena pārstrādes uzņēmums, kas atdod to siera ražotnē, un viņiem ir tās jaudas, un viņi to var pārstrādāt tālāk piena pulverī, un viņam atkal rodās citi atkritumi, un tāds var turpināties bezgalīgi. Un tas ir tas domino, kas veidojās no šādām plūsmām. Un kāds tam visam labums? Kāpēc industriāla simbioze ir svarīga? Ir tā, ka tas pamatā, kā jau minēju, uzņēmumi var pat iegūt naudu par šādām atkritumu plūsmām, kas īstenībā viņiem liekas varbūt mazsvarīgas citreiz. Tas palielina uzņēmumu konkurētspēju. Tad arī, protams, vides kvalitāte palielinās, jo mums ir mazāk deponējumu atkritumu. Un arī darbviltus un atsaugojums, jo, ja šis uzņēmums pelna labāk, tad viņam arī ir motivācija attīstīties. Un, protams, kā jau citās prezentācijās, varbūt šodien nepievēršos tik daudz tam zinātniskiem, bet tad, kad mēs esam identificējuši šādus plūsmas, tad ir vajadzīgs arī viņas apstrādāt, optimizēt un attīstīt tālāk. Un šodien mums tāda spēļu diena. Ja jūs esat apguvuši šo spēļu teoriju, es lūgtu jums 7 brīvprātīgos, kuri ātri izspēlēs ar mani industriālo domino. Tur nekas daudz nav jādara tiešām. Man jau laiks beidzās, tāpēc lūgtu jūs būt aktīvas. Ir jāpaņem katram viens kauliņš. Un ir jāatrod šī. Jā, samainiet, samēsiet. Jā, un tagad ir vēl... Supertīvi. Jums ir jāskatās, tad kā domino spēlē, jums ir jāatrod, kuram ir tāda pati bildīga un jāsastājas viens otram blakus, tā lai jums sākīt visi galvi. Bet jums sanāks stāties rindiņā, tas jūs varat kārtoties pēc skatītājiem. Bet griezties pēc skatītājiem, būs vieglāk. Un jums tur tā sanāk vienā rindā sastāties. Šitas būs lopas svarīgi. Ne, jūs esat kopusī. Jo jums ir siltums. Un granulas ar granulām. Skrienam visi apkārt. Nāciši, tad pēdējie divi. Jums nesakrīt? Šitam? Liekas, pirmie divi ir te. Viens un par visi. Tagad mēs varam ļoti ļauki apgriezt kauliņus otrādāk un